Sveicināti šajā video. Tēma, par ko domāju uzfilmēt, ir par traktoru chiptuning. Ir tāda doma, ka šo traktoru vajadzētu uzčipot uz apmēram 400 dzirgiem. Tāpēc, kad arī tādu pašu magnumu mēdz būt arī no rūpnīcas 400 dzirgi. Līdz ar to nekam sliktam nevajadzētu notikt. Būtu tikai tā kā ekonomija degvielā. Tā. Es īsti neesmu čipošanas atbalstītājs. Būtībā jau dēļ to, kad lai nepārslogot kārbu vai motoru, lai nebūtu kaut kāda damage tur pēc tam. Jo parasti jau izlien visu tās vainas, tad, kad ir kaut kāds maksimāls slodzes, pārslodzes. Bet šajā gadījumā tā kā izlēmu nočipot. Tā kā redzēs, uzfilmēšu video, kad sēju ar Mzuri sējmašīnu vienā un tai pašā dienā pirms čipošanas un tas slējas. Un būtībā būs pilnīgi vienādi tā kā tie darba apstākļi. Un būs video sākumā būs pirms čipošanas, kādi ir tie rādītāji, tur motoru noslodze, degvielas patēriņš. Un pēc tam video otrā puse būs pēc čipošanas, kā ir. Tā kā varēs izdarīt secinājumus paši. Tā kā. Degvielas patēriņš 52 litru stundā, apmēram 98% slodzes. Auda 89, 7. Skatītās ir 8, jo šeit 8 sasniedz 1700 atgriezot. Ir 17, 16, 17, 18 litrus hektāri. Tas rādītājs var salīdzināt starpām brauks čipotā. Lietām slodzi nokrīt uz 78, 90.
Turpinām filmēt pēc čipošanas. 70% noslēdz, tas man liekas diezgan labi, tad bija 90%. Tā liela tika rezervas, ka ziepīgi klāt dabūt. Sanāk, ka tagad ir 340, man bija 340, tagad plus mīnus 400 vajadzētu būt. 8 km/h brauc tāpatām kā toreiz, tad motora apgrieziena 1560, tad ir mazāk. 7,3, 7,0, un tā ātrums. Tā ļoti labs rādītājs, man liekas. Bija to vērts čipot. Agros patēriši arī sanāk, no 45 līdz 50 svārstās. Šie 2-3 litri jau tačnā ir stundā. Hektāri arī no 15 līdz 13 tos litrus. Sanāk, no 14 līdz 17 tas ir tā 15. Rezultāts labs.